Netrūkst tāda līdzekļa, kur saka, ka Kasparam varbūt īsti nav vairs vieta pirmajā maiņā, jo īsti netur līdzi jaunajiem spēlētājiem. Varbūt aizvietot viņu ar kādu gados jaunāku spēlētāju, kurš ir veiklāks, tasāks vai ne. Kā tu uz to skaties? Nu, viegli tā pateikt. Ar ko aizvietot tagad? Nu jā, tur otrā maiņa kā bez mazā jājauc ārā, jā, vai tur Reps jāliek iekšā. Jā. Šis moments, kad Ābols atbrauc, jā. Un kā izmainījās šis spēles raksturs, kā izmainījās Balcers un Daugaviņš. Ja? Nu, tas ir, Daugaviņš bija plānots ar 2 jaunajiem puikām, ja nemaldos, Ravinskis un Prohorenko. Nu, viņiem bija pasmagi, ja teiksim, tā jaunie skrien, varbūt tās emocijas. Un nav, teiksim, Daugavim spēlē tādu nosvērtu hokeju, viņš nekad nav bijis arkls un tur, teiksim, ar galvu sienā viņš neskries. Ja? Nu, tā palielam, ja. Nu, un šeit mēs redzam, kā viņiem tā ripa visu laiku ir uz nulles. Balceram, Ābolam, ja, viņi nemet pa labi, pa kreisi un spēlē līdz tam loģiskajam finišam, ja, kaut kādam. Nu, pareizi virknēm, ko es teicu, varbūt raidījuma sākumā. Šis viņam, protams, viņu izglāba varbūt no kaut kādas pārāk negatīvas kritikas, bet viņš jau neko netaisīja tādu, lai tad mēs no viņa gaidām kaut ko vairāk nekā varbūt tās vajag. Ja? Nu, teiksim, viņš ir kapteins un pilda kaut kādas citas funkcijas. Ja? Skaidrs, ka mēs nevaram noslēpt, ka viņš paliek vecāks, tas ir normāli. Nu, ātrāks viņš nepaliks vai vēl kaut kas, ja? Bet mēs šādi mākam viņu izmantot, viņš vēl noderēs. Ja? Tajā pašā vairākumā varbūt salīmēsies pret Šveici, mums tie 2-3 vārti vienā dienā un aizsūtīsim Šveici atkal atpūsties.